Lāžas speciālās internāta pamatskolas ēkai pirms gada tika pabeigts fasādes remonts. Tagad noslēgumam tuvojas jumta nomaiņa. Vecais un caurais šīferis nomainīts ar sarkaniem betona dakstiņiem. Šoreiz darbi sokoties kā plānots un nesot bijusi vajadzība meklēt citus jumiķus. Klāja dakstiņus un neticam, bet izrādās, ka šeit pat uz vietas aizputē, ir izcili šī arodu meistari. Šeit ir vīri, kuri ir klājuši dakstiņu jumtas baznīcām, kur ir daudz stāvāki, augstāki jumti. Un mums, protams, notika iepirkums caur IUB likumā paredzētajā kārtībā, un man īstenībā ļoti iepriecēja tas, ka šajā iepirkumā uzvarēja Aizputs novada uzņēmējs un firma. Un tas ir arī loģiski saprotams, jo īstenībā jebkurā iepirkumā būtu, teiksim, vairāk vai mazāk, bet jāuzvar vietējiem uzņēmējiem, jo viņiem atkrīt transporta izmaksas un pārējās viss, kas saistās ar to, ar pārvietošanos jau līdz objektam, vietējie ir vietējie viņi tuvāk. Otrakārt, kāpēc man patīk, ka strādā vietējie, viņi strādā daudz lielāku atbildību. Līdz ar jumta nomaiņu tikuši veikt arī drošības pasākumi, kas ļaus izvairīties no zibens postījumiem. Jaunums būs arī zibens aizsardzības sistēmas pārbūve. Mēs atteicamies no klasiskā risinājuma, kur uz jumta ir vairāk šādas tādi puļķi, un ar vadiem pa fasādi, kur, teiksim, novada, Mums būs viena liela šīs zibenes uztveršanas antena, saucamā aktīvā zibenes aizsardzības sistēma, un šī tiks novietota tad uz torņa augstākajā punktā, un viņa noseks praktiski visu skolas teritoriju 100 metru radiusā. Tas nozīmē, ka viss aizsargāts tiks visas skolas ēkas no šī viena zibenes aizsardzības, no vienas šīs sistēmas, no vienas vietas, no viena punkta. Taču ne jau vecā mūža sēka vien piedzīvojas savu atzimšanu. Mazpamazām ārējo veidolu maina arī parka teritorija. Nevar nepamanīt plašo rotaļu laukumu, kas izmaksājas 600 latus. Mums ir ļoti veiksmīgi izdevies izveidot tādu sadarbību ar Aizputs novada uzņēmējiem. Nav mums novadā tie paši, teiksim, bagātākie, sponsorēt spējīgākie uzņēmēji, bet mūsu vēlmu un vajadzību viņi ir sapratuši, un katrs, cik nu var atļauties sametot kolekti, mēs tikām pie jauna rotaļu laukuma mūsu skolas bērniem. Tas mums iznāca ļoti daudz lētāk nekā es apkārtnē skatos vienā otrā, teiksim, Eiropas projektā, kur iegūti ir šādi bērnu rotaļu laukumi, viņi ir daudz, varbūt tās nevērtāki, gan skata, gan izturības ziņā, un maksā 2-3 reizes dārgāk nekā tas, kas mums šeit ir uzstādīts. Ko tas izskaidrojas? Man to ir grūti izskaidrot. Viena lieta, ko zina daudz uzņēmēji un pašvaldību vadītāji, kā tikko kaut kur parādās Eiropas naudas un Eiropas projekti, tajās vietās visur momentā saceļās nenormāli cenas. Un mums šis nav Eiropas projekts, tās ir vienkārši pašu ļaužu samesta naudiņa skolai kā labdarība, un mums tas pilnīgi netraucēt, mēs varējām izvēlēties pašu lētāko un labāko piedāvājumu. Lai gan šovasar paveikts daudz, parka labiekārtošana turpināšoties arī nākamgad, jo teritorija, ko sakārtot, nebūtu nav maza. Ir mums sakārtots viens parka stūris, kur agrāk atradās tādas vecas drupas, un bija visādi brikšķi sauguši, un šobrīd tur mums ir izveidots objekts, ko mēs paši esam nokristījuši par Zankovska bereti. Tātad mums ir Zviedra cepure, Lemberga hūta, Mārim ir drusku zemāks tas kalniņš, bet katrā gadījumā ideja ir skaidra, tas mums ir kalns, kur bērniem ziemā slēpot. Nobrauciens divos ir sarežģītāks drusku stāvāks, un viens ir tāds lēzenāks priekš maziem bērniem un meitenēm, un mēs, protams, arī laipni aicinām uz mūsu šo nobraucienu kalniņu ziemā arī apkārtējos novada iedzīvotājus pašus kopā ar bērniem izmantot šo resursu. Tādā virzienā mēs arī plānojam turpināt darbu. Viens no parka ainavas sakārtošanas plāna darbiem ir dīķa sakārtošana tādā līmenī, lai tur varētu iekārtot peldvietu. Barona laikā tāda tur ir bijusi arī. Lai varētu iekārtot peldvietu, maija beigās, kad ir siltāks ūdens, vai varbūt pat septembra sākumā atkarībā no klimata, mums būtu iespēja mācīt peldēšanu arī bērniem. Un vasarā viņi varētu izmantot kā publisku peldvietu, varbūt nosacīt arī
tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Lāžas speciāla internāta pamatskola atrodas Baronu von Ostensakenu pilī, parka vidū. Skolas kolektīvs regulāri veic parka sakopšanu un stādījumu atjaunošanu. Kā atzīst direktors, tā tik plaša sadarbība ar Aizputs novadu uzņēmējiem bijusi pirmoreiz un esot cerība, ka ne pēdējā. Sēldrēmne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.